Esiet sveicināti! Mani sauc Mārtiņš, un jūs klausāties raidījumu, lai nāk tavs vārds, kur patreiz mēs apskatām Jēzus kalna svētkrunu, kas ir atrodama Mateja evaņģēlija 5., 6. un 7. nodaļā. Šodien 5. nodaļas 8. pants – Svētīgi sirds šķīstie, jo tie Dievu redzēs. Atgādināšu par vārdu svētīgs, kas norāda uz mūsu stāvokli Dievu priekšā. Būt svētīgam nozīmē atrasties īpašās, labvēlīgās attiecībās ar Dievu. Tas nav par to, kā mēs jūtamies, bet par to, kas mēs esam Dievu valstībā. Un Jēzus saka, svētīgi sirds šķīstie. Oriģinālā valodā tas būtu sirds, kura ir tīra, nesajaukta un bez piemaisījumiem. Un atkal, sirds Bībelē apzīmē visa cilvēka iekšējo centru – prātu, emocijas un gribu. Prāts ir tas, ko mēs ikdienā domājam. Prāta šķīstība nozīmē to, ka mūsu domas nav piesārņotas ar visu to, ko šodien pasaule cenšas iegrūst mūsu domāšanas veidā. Emocijas ir tas, ko mēs jūtam, un emociju šķīstība nozīmē to, ka manas jūtas nav vadītas no rūgtuma, skaudības, lepnuma vai naida. Un tad ir griba, un šķīstība gribā nozīmē, ka mana griba ir pakļauta Jēzus Kristus vārdam. Sirds šķīstība nozīmē prāts domā patiesi, emocijas jūt patiesi un griba izvēlās patiesību. Tas ir cilvēks, kurš iekšēji nav sadalīts. Jo, kad prāts, emocijas un griba kļūst tīri, cilvēks sāk redzēt Dieva darbu savā dzīvē. Mēs visi zinām cilvēkus, kuri visu laiku čīkst. Mēs visi zinām arī cilvēkus, kas visu laiku par kaut ko ir neapmierināti. Bībele saka, ka runa ir cilvēka indikators. Mute nevirinās tāpat vien, bet tā parāda to, kas ir cilvēka sirdī. Tepat Mateja evaņģēlija 12. nodaļas 33. un 34. pantā Jēzus saka: Padariet koku labu, tad arī viņa augļi būs labi, vai padariet koku nelabu, tad arī viņa augļi būs nelabi, jo koku pazīst no viņa augļiem. Jūs, oģu dzimums, kā jūs varat labu runāt paši ļauni būdami, jo no sirds pilnības mute runā. Šie panti ir daļa no situācijas, kur Jēzus runā ar farizejiem. Viņi tikko bija redzējuši brīnumu, bet to skaidro kā ļaunā gara darbu. Farizeji redzēja Dieva darbu, bet interpretēja to kā ļaunu. Un tieši šeit Jēzus saka šo spēcīgo teikumu: no sirds pilnības mute runā. Mūsu vārdi ir auglis, kas ir salds un baudāms vai rūgts un pretīgs. Es teikšu vēlreiz, mute neplātās vienkārši pati no sevis, bet tā ir indikators tam, kas notiek mūsu prātā, emocijās un gribā. Un tieši tāpēc mums ir nepārtraukti jāveic inventarizācija saviem vārdiem, jo tas, kas parādās uz mūsu lūpām, parāda to, kas ir mūsu sirdī. 4. Mūzes grāmatā 13. nodaļā ir stāsts par to, ka Izraels ir izgājis no Eģiptes zemes. Dievs jau ir devis apsolījumu par Kanāna zemi. Un Dievs saka Mūzum: sūti vīrus, lai tie izlūko zemi. Paņem 12 vīrus no katras cilts, un viņu uzdevums ir apskatīt zemi. Dievs nesaka viņiem: apskatieties, vai jūs varēsiet ieņemt zemi. Nē, tas jau ir izlemts fakts. Es jums šo zemi došu, ejiet un apskatieties viņu. Šie 12 izlūki ir tur, un viņi redz, ka zeme ir ļoti auglīga, un šis Dieva apsolījums ir patiess. Kad šie izlūki atgriežas atpakaļ, sākās problēma, jo ir 2 skatījumi. 10 izlūki saka, mēs to nevarēsim. Mēs redzējām milžus, tur ir nostiprinātas pilsētas un viss ir slikti. Un tad ir 2 vīri, Jozua un Kālebs, kas saka, iesim un ieņemsim, jo Dievs mums to zemi ir devis. Redziet, galvenā problēma nebija zemē. Problēma bija sirdī, jo 33. pantā šie 10 izlūki saka, mēs bijām kā sienāži. Tas nav objektīvs fakts, tā ir iekšēja sajūta, kas kļuva viņiem par patiesību.
2 no šiem izlūkiem savu prātu, emocijas un gribu vērsa uz Dievu. 10 no viņiem to vērsa uz apstākļiem un uz problēmām. Vēlāk mēs lasām, ka 2 tikai no viņiem iegāja apsolītajā zemē. Tas bija Jozua un Kālebs. Jo pateicoties savam sirds šķīstumam, viņi varēja redzēt Dieva darbu pāri apstākļiem un pāri problēmām. Mēs neredzam pasauli tādu, kāda tā ir. Mēs to redzam tādu, kāda ir mūsu sirds. Tīra sirds atpazīst Dieva roku pat hausā, bet netīra sirds ar piemaisījumiem pat svētībā atrod iemeslu sūdzēties. Mans aicinājums ir, ka mēs pārbaudam savas sirdis Dieva priekšā un lūdzam: Dievs, esi tu, kas tīra, šķīsta un mazgā mūsu sirdis. Jo pats Jēzus saka: sirds šķīstie redzēs Dievu.